Arī vienkārši sākumā domāju, vai jāuztais bildi, beigās labi, aplausos nevajag. Tad stress ietekmē kaut kādā ziņā tavu rezultātu. Papildus stresam radās tā motivācija, tas spēks, jo tur ir svarīgi uzrādīt tieši personīgos rekordus. Mēs stabilāk arī nostartējam. Iesākot ceļu un neuzmest mīkstu. Paņēma nedaudz nelielu pauzīt, lai pats ķermenis nav mierinās. Man bija traumas ļoti daudz ziemā. Astrāju tā, ka motivācija parādās tieši jauniešos. Tad kāds tam uznāk slinkums uz kādu, kas nav tik liels. Katrs ceļojums uz šejieni kopā paņem 100 km. Beidzot laikam piepildījās viena mana raitas starpnieka, ko mēs uz laiku runājām. Arī jums parādīts interesanti, tomēr patrenēties jaunā zālē, iedlos bantu. Un pašam tie galvenie latviešu čempionāti. Video varēsiet skatīties, kā mums gāja, noteikti kādu vai sagatavošanās vai kāds. Mans līmenis tikai turpinās augt, cilvēki vienkārši eksistē. Dara tērē naudu, kuras nav jāiedzīst tērē. Trakajiem, piemēram, viedri pasauli. Beidzot, atkal esam atgriezušies ar jaunu sēriju. Pagājis nedaudz laiks, pāris mēneši. Šeit atkal mēs sakopojuši dažādas idejas, kuras šodien arī apspriedīsim. Nevilcināsim laiku, sāksim runāt. Pirmā tēma, ko šodien mēs runāsim, būs pasaules čempionāts. Par ko vairāk parunās Edgars pastāstīs, kāda bija sajūtas, kāda bija atmosfēra, kādas sportistus viņš satika šajā čempionātā. Tad lūdzu, aiziet. Jūnija beigās no 20. datuma, precīzi to vairs nepateiktu, 20. datuma, 24. vai 18. vai 24. datumam jūnijam Lietuvā tepatās, ka pie mums kaimiņos notika pasaules čempionāts, spēku trīscīņām, un šeit prestižākās sacensības, kas ir bijušas. Tādā ziņā, es teikšu, atmosfēra, visu treniņu bāzi, kur var trenēties, sacensību platforma, viss bija ļoti labi, ideāli uztaisīts, bez mazākām problēmām. Varbūt kāda bija kāda, bet man šķiet tur vienkārši paradīzes tādā ziņā. Sacensības bija grūtas, tā tika arī diezgan spēcīgs sportists. Tajā pašā patreiz arī startēja pats B grupā. Tā kā vairākajā, bet tur sportisti bija ar ļoti labiem rezultātiem. Sanāca arī satikt diezgan tādas pazīstamas sejas, kuras redz tikai YouTube. Piemēram, kā francūzi, kas 66 kategorijā, vai arī to pašu Raselu Lahiju. Un es satiku arī turpat treniņu zālē. Arī vienkārši sākumā domāju, vai jāuztais bildi, beigās labi, aplausos nevajag. Es teikšu tā, ka sacensība atmosfēra ir ļoti laba. Arī tas, ka sportisti viens no otru sveicina, gan treneris, ko sveicina, gan sportisti. Arī labprāt, ja, piemēram, viņam ir interesi, vai ko var droši parunāties. Tādā ziņā brīvā gaisotnē tas notika. Protams, kā sacensības sākās, ieslēdzās sportistu smadzenes, kad tikai gatavojas startam uz saviem cipariem, kad kā nostartē, tā uzreiz viss ir draudzīgi. Pastāst vēl par to, vai tev bija stress un kā stress iespaidoja tavu rezultātu. Es teiktu, ka stress bija vairāk tieši sacensību dienā, jo sākumā arī, un es arī to ticos, ka es viens pats tur esmu, bez treneri, bez neko. It kā skaidrs, Rāks Pogam treneri man jau bija uz vietas, bet viņi, diemžēl, tajā laikā visu vēl komandas sapulcē, lai apspriest savu startu, vai startiet vai nē, dēļ traumas. Palika gandrīz tāds viens pats pamests zem mašīnas, bet beigās paldies Mārtiņam Krūzam, kurš izglāba, kurš arī brauc skatīties, patās atbrauc uz Lietuvu, pavērot uz sacensības, kurš arī beigās diezgan daudz palīdzēja un arī deva padomus tieši pirms starta. Tad stress ietekmē kaut kādā ziņā tavu rezultātu. Tā kā bija labākā ziņā, pozitīvā ziņā vai atkal negatīvā? Es teiktu, pietupienu un vilkumu mazliet varbūt negatīvā ziņā, jo tomēr arī papildus tam nedaudz bija svars jānomet, bet diezgan sanāca. Šeit par 4,5 kilogramiem pilnīgi beigās pazuda. Tas jau arī diezgan to spēku iedod, un tas arī vēl papildus stress par to, ka tu zini, ka tu esi zaudējis kilogramus. Tev galvā ir tie rezultātus, ko tu tiecies pēc sacensībās, piemēram, arī tie paši piegājieni pēkšņi vairs neliekās tik pārliecinoši. Tas diezgan nospēlējies, domāju, tieši arī vilkmē, kāpēc arī tas trešais kā cīnījums pacēla, bet netika ieskaitīt. Bet tādā ziņā man šeit pietupienā un tieši tām guļastēles disciplīnas, kas man iet, arī šis stress ir pārvarēts. Tieši arī vai arī tieši otrādi papildus stresam radās tā motivācija un tas spēks, jo tur ir svarīgi uzrādīt tieši personīgos rekordus un viss stabilāk arī nostartēja. Vai tu jūties motivēts pēc sacensībām, kad tu vēl pēc tam ir jāiet uz priekšu, tu vairs nevar apstāties? Ja tev
senāk stāstīt, ka vēlmi kaut kad beigās pielikt punktu un vienkārši priekš sev trenēties. Jā, pēc pasaules čempionāta bija tādas mazliet tā kā vēlmi, turpinām strādāt, viss kārtībā būs, labosim, parādīsim labākus rezultātus, bet tad uznāca arī kāds 2-3 dienas pagāja, uznāca tāds lielais slinkums. It kā kustējos, jā, tad mazliet ķermeni atpūtināju, centos arī zārstēt elkoņu traumu, centos atpūsties, lai ķermenis pats attiek, bet beigās tas pārvērtās tādā lielā slinkumā, ka pat dažreiz negribējās vispār kādu nedēļu, 2 nedēļas negribējās vispār nākt šeit, nākt piespiest. Tā ir visgrūtākā situācija. Tā arī Piespiešanas sevi turpināt, iesākt to ceļu un neuzmest mīkstu, lai varētu vienkārši saņemties. Man šeit arī, ka tieši vasarā tas ir grūti saņemties tam tiem treniņiem, jo var redzēt arī dažos citos cilvēkos. Gribas zāli nākt, gribās, bet vienmēr attaisnojumi vasaras laikā ir daudz lielāk nekā citās sezonās. Runāju par to, ka tev bija trauma rokā. Es domāju, ka skatītājiem interesē, kā cīnījies, lai šo traumu atkal sadziedētu un turpinātu iesākt un justos motivēts, lai varētu cilvēku tālāk. Tā, kad paņēma nedaudz nelielu pauzīt, lai pats ķermenis nomierinās, varbūt arī, lai muskuļi mazliet atslābst, jo tomēr slodzes gatavoties pasaules čempionu bija arī liela. Un papildus tam es aizgāju pie fizioterapeita, jo tomēr it kā zināšanas ir, vingrinājumi arī daudz zināt, bet tomēr vienmēr papildus aiziet pakonsultēties, varbūt ir kaut kā jauni vingrinājumi, kas tev palīdz arī ir diezgan noderīga lieta. Iesaki, ka vienmēr obligāti ir tā trauma, labāk meklēt profesionālu palīdzību nekā pats kaut ko domāt savā nodarbā, ka tu līdz tā sāks pāries. YouTubā ir ļoti daudz pieejamas informācijas, kā sadziedāt tās traumas, tāpēc arī, ja jūs nevēlaties doties pie fizioterapeita, vai jums nav naudas, par ko samaksāt, tad es iesaku pamēģināt kaut ko tur atrast, pamēģināt dažādas vingrinājumus, protams, nepārsogot sevi, tad jau radīsies risinājums. Jo man bija traumas ļoti daudz ziemā, atradu visādas veidus, kā sadziedēt. Darīju vingrinājumus katru otro dienu, arī zālē staipījos, rezultāts uzreiz bija redzams, jūtams, man enerģijas līmenis pacēlās, tādēļ vienmēr vajag meklēt risinājumus un negaidīt, kad pats no sevis atpūst. Nākošā tēma, ko mēs jau tikko sākām runāt, ir treniņi vasarā. Tā ir motivācija, kā nepadoties vājumam, ballītis, kur ļoti daudz enerģijas iztērē, protams, arī alkohols ir iesaistīts šajā ziņā. Tad arī, ko mēs jau runājām, tās bija traumas un sadziedēšana. Tad runāsim vairāk par to, kā norisinās šie treniņi vasarā. Kā jau iepriekš bija mazliet minēja, vasarā ir tā, ka motivācija parādās tieši jauniešos. Viņos var redzēt to, jo viņi nāk bieži uz sporta zāli. Viņi grib trenēties, papildus dažreiz par tā, ka mazliet jāpiebremzē viņi, jo tomēr viņi vasarā ir tāds mazliet tukšs periods sacensībās, kad jūlijā, augustā kaut viens sacensības mēnesis ir, bet tās nav tik nozīmīgas, varbūt tomēr labāk piebremzēt un uztur vienkārši savu fiziskajā formā. Bet tādā ziņā pieaugušajā ziņā es domāju, es jūtu to, ka daudzi arī grib atpūsties un nemaz nevēlas to sporta zāli izmantot kaut vai tajā pašā vienreizinā mēnesī. Kā tev ir ar to? Paturpināšu to, ko tie virsāji. Ir tā grūtā lieta, ka vairāk faktori ietekmē to sportu, arī pats karstums. Pēc karstuma uznāk slinkums, jo skābeklis nav tik liels, galvā pieejams un vispārīgi neko nevar uzņemt. Tie ir vitamīni, kas neuzkrājās ķermenī, jo vairāk svīsti, un tāpēc ir jālieto elektrolīdi, kas tā palīdzēs uzturēt šķidrumu organismā. Un ļoti daudz jālieta ūdens, ka varētu sevi stimulēt uz priekšu. Ir jāsaņemās, kad nevēlies no rītiem ātri celties, kā es pietiek brauc jau 13 reizes. Katrs ceļojums uz šejieni kopā paņem 100 km. Man ir grūti izkāpt no rītiem ārā no gultas, kad mugura ir stīva, kājas nevar pakustināt. Bet tāpat es saņemos, es mazliet pakustos mājās, uztais 20 minūšu kardio, ieeju augstā dušā. Tad es lēnām iekustos, un es zinu, ka mans ķermenis ir uzsils, un es esmu gatavs kā trenēties. Tāpēc arī atbraucu šeit, atkal man ir jāpiespiež sev jau viens puses ir 50 km, un kājas ir stīvs, un es negribu kāpt no mašīnas ārā. Aizveju uz treadmilu, mazliet pastaigāju, iekustos, kārtīgi iekarst, un tad es esmu gatavs trenēties. Bet tā grūtākā lieta ir
tā motivācija vispār nepastāv. Es tikai disciplīnas, es izdarīju to, ka man ir jākustās uz priekšu. Un galvenais ir sakārtot soli, vienkārši paņemt un nedomāt par to, kur tu ej. Paņemt, ne ārā no mājām, tad jau saprot, ka tev ir jāiet un viss. Arī šīs pašas ballītes, cik ļoti tas ietekmēja sportu. Man tīpaši patīk dažreiz kārtīgi izdejoties un nevis tur 10 minūtes padejot, bet vairākas stundas. Man šomēneša rekords ir 6 stundas dejot bez pārtraukuma, un tas ļoti ietekmē sagatavotību. Tā jābūt stingram, jo dēļ karstuma es ļoti atslābis un nav tas stingrums ķermenī, kas ir vajadzīgs, lai noturētu to lielos svarus. Tāpēc es steju fucking kārdē. Katru dienu klausos kaut kādu motivējošu tekstu, lai tikai mentāli sagatavoties treniņam, kas būs aiznākošajā dienā. Un ir jāatrod kaut kāds veids, lai sevi stimulētu. Savādāk paļausies tām mājajām domām un negribēsies vispār neko darīt. Tad sāks izlaist vienu dienu, izlaidīs otru, trešo, un tad domājam, vispār arī tāpat dara, kā atpūšās, neko nevēlas tikai tusēt un tā tālāk. Beigās tu saproti, tu neko neiegūsi no tā. To es tikai zaudējis vairāk nekā lielākā daļa. Tu skaties spogulī un domā, kāds tas zābaks es. Es vienkārši atkal atļāvies padoties tam vājumam, un vājums man ir uzvarējis. Pēc nevajag nekad padoties vājumam, vajag pārvarēt to un iemācīties attīstīt savu emocionālu inteliģenci, jo tas ir pats svarīgākais. Lai vispār uzvarētu šajā sporta veidā, lai vispār turpmāk dzīvē motivētu sevi un tiekties tālāk. Nākamā tēma, par ko arī runāsim, ir to, ka beidzot laikam piepildījās viena mana raidījuma saruna, ko mēs visu laiku runājam. Iemēģināt kādu sporta zāli komerciālu, kas ir Rīgā. Šoreiz arī tas izdevās. Aizbraucām ar pāris puišiem uz Rīgu, uz Džimu Baronu. Tas ir Džima Latvija viena no filiālēm. Tur mēs aizvadījām tādu diezgan tīri patīkamu treniņu. Kāds tev uzturēja par to sporta zāli? Pirmais, ko es varu teikt, aizbraucot uz zāli, es biju ļoti sajūsmināts. Redzu beidzot kaut ko savādāk nekā ir ierasts, jo, kā Edgars teica, mēs ilgi par to runājām. Un man bija tas sapnis apmeklēt ļoti daudz zāles un redzēt, kas izskatās, lai arī jums parādītu, cik interesanti tomēr patrenēties jaunā zālē, jo tā mainot vidi, uzreiz enerģijas līmenis paceļās, tu redzi jaunus cilvēkus un tie jaunie cilvēki atkal iedvesmo vairāk. Man patika atmosfēra, jo tiešām nebija pirmo reizi kaut ko tādu redz, kad ir stieņi, kas ir zāles vidū, tu tur pievilkties un arī taisīt masalāps un nekad neatsitīs galvu pie griestiem. Tad man patika izkārtojums, kad nebija nekāds burzmas tur. Cilvēki arī bija tieši tajā laikā maz. Bija arī kaut kāds nianses, kas man nepatīk. Un tur, protams, kur Edgars gāja pie stienām krūtīm, tur solis atkal nebija tāds, kā var regulēt augstums. Tur bija tikai viens augstums, tas arī viss. Tur nevarēja lietot krītu, ko mēs darījām tāpat. Tur nedrīkstēja ļaustīties. Neizrādīt kaut kādas emocijas, bija jābūt klusam, savādāk ieddos bānu, tur vairs nekad nevarēs tikt uz Džimu Latviju. Kopumā bija patīkami atrasties tādā vidē, ka tu esi pilsētā un tu redzi pilsētu un caur logiem, ka tev nav jāskatās. Vienkārši ceļos krūmos, ļoti ātri pagāja treniņš, gribējās trenēties vairāk, ilgāk un darīt daudz vairāk nekā bija ieplānots, ko es arī izdarīju. Pēc treniņa plāna bija ieplānots vairāk darīt, bet es biju emocionāli pamudināts un izdarīju daudz vairāk, kas nebija īstenībā labi. Pēc nekad nevajag arī ego liftot un pieturēties pa plāna, jo var būt tā, ka nākamnedēļ būs smagāks. Ants, varbūt tev ir kaut kādas emocijas, ko tev pastāstīt, kā jūties? Sajūtas bija tieši, teikt, tādas pašas, kā Raidis jau aprakstīja. Papildus tam ļoti patika tas, ka, piemēram, arī tulpienas tur pārtās jebkura vilka, kad arī ir sadalītas svarības atbilstoši, kur ir tulpienas, pietupienas, attīvi un vilku uz platformas, tur ir vairāk nekā ripas, kas redzēja. Tur ir, piemēram, spiešana guļas solis un trenažieri. Tur ir mazāk rīpas, kā atbilstošāk. Un tad arī tas pats ļoti patika, ka, piemēram, tie paši trenažieri, daži varbūt nebija tādi, kur pārēt, piemēram, 5-10 kg, tur jāpārbīd tā nagliņa, lai tu svaru var
palielināt, bet tu pats vari svarīgi uzliet svarīgi, kontrolēt, saprot, vēl var brīvības uzliet vairāk. Kā, piemēram, tu mašīnā tu 50 kg uzliet tos 50 kg un vispār nejūti treneži arī. Tādā ziņā tas bija ļoti labi. Un arī, jā, tā atmosfēra bija forša. Man arī patika, salīdzinot ar, piemēram, Lemon Gym, kur es arī vienreiz esmu bijis. Es teiktu, ka šī pat zāle patreiz manas favorīta, tā arī ir tāda. Kad gribās atgriezties, nav tā, ka tu vienreiz aizēji un viss saproti, ka es negribu redzēt. Tieši tā. Bet, ja nav kur iet, tad kaut kur jāiet, jo liela daļa jau tāpatās izvēlas neko nedarīt. Viņiem neapmierinās viena zāle, vispār neko citur es neiet. Mums ir tā, ka mēs esam spiesti, ja būtu slikta zāle, tāpat mēs tur iet, jo rezultāts gribās redzēt, gribās kaut ko sasniegt dzīvē, nekā vienkārši sēdēt un dīvānā gudri domāt. Kustība palīdz attīstīties. Mazliet pastāstīšu jautājums. Atvaļinājuma laikā mēs bijām izdomājuši tādu kā treniņu nometni, ko es daļēji arī piekopu, jo visu šo laiku es no savām mājām braucu uz šejienu. Tās bija 13 reizes, kā jau es pirms tā minēju, viens brauciens turp un atpakaļ un aizņēma 100 km. Dēļ šeit es iedomājos par to, ka daļa cilvēku ir tāda, kas nevar 100 metrus noiet, lai aiziet uz to zāli. Un es atradu laiku visam, lai apvienotu gan zāli, gan vispārējais lietas, ko gribēju atvaļinājumā darīt. Tādēļ, ko es ar jums ieteiktu, darbie skatītāji, beidziet sēdēt, sāciet darīt, jo domāt daudz var neko neizdarīt, vai lasīt. Tāpat neko neizdarīt. Vienīgais, kā jūs kaut ko varat sasniegt, ir tiešām kaut ko darīt. Vienalga, ja tas būs tā, ka jūs kaut ko darīsiet, jūs nesanākat. Tas ir tikai normāli, jo mums ir ļoti grūti sasniegt rezultātu un nezaudējot kaut ko. Tas paši iegūstot traumu, atkal laiks aiziet atpakaļ. Vienu ballīti, laiks atpakaļ aiziet. Mūsu sagatavotība kļūst vājāka nekā pirms tam. Mēs gribam atpūsties, mēs gribam izklaidēties, mēs gribam kaut kur aizceļot un tā tālāk. Bet mums viss tās lietas jāapvieno. Tādēļ es arī jums iesaku beidzot. Tie, kas jūs vēlaties kaut ko darīt, saņemieties, paskatieties spogulī, pasakiet sev, ka šī ir pēdējā reize, kad jūs vēlaties čīkstēt. Vienkārši izdariet, tas ir jāizdara. Un jūs jutīsiet to gandarījumu, kas vienmēr mums ir pēc katra treniņa. Tas ir gandarījums, ka tu vēlies nākšajā dienā piecelties no gultas un kaut ko izdarīt. Nākošā tēma, ko mēs vēlamies parunāt, ir vitamīni, ko mēs šajā vasarā esam lietojuši. Sākumā es pastāstīšu, tad Edgars turpinās tālāk un iesākot. Šajā vasarā es lietoju sākotnēji Animal Pack, kur ir dažādi vitamīni. Protams, nestāstīšu, kas tur iekšā ir, to var arī atrast internetā. Vitamīni ļoti svarīgi, tīpaši šajā vasarā. Ir ļoti karsts, kā es biju minējis, sportojot, ir vajadzīgi visādi veidi vitamīni, lai nenogurtu un tā tālāk. Tad vēl es lietoju kreatīnu, top 1 mums, tribuls, zīveļa, pats svarīgākais ir elektrolīti. Dēļ elektrolītiem tikai kaut kāds rezultāts. Pagājušā vasarā es nezināju, kas tāds ir, dēļ tā es iegūtu 2 traumas, vien bija mugurā, vien bija krūtīs. Tagad katru reizi atnāk uz zāli un es jūtos stiprs, es neesmu vājš un neesmu tā kā makarons, kurš kustās un neko nevar izdarīt. Pat tā es vingrinājumu, tu jūti muskuļos asins pieplūdumu, bet ja tu elektrolīts nelieto, tu nejūti to un tu neko nejūti un tu izdari vingrinājumu un nejūti, ka būtu vispār kaut ko celt. Edgars turpinās man iesākt par runu. Jā, līdz pasaules čempionāta jūnijā es arī diezgan daudz vitamīnus lietoju uzturā. Pēc būtības arī tas pats kreatīns, zīveļa, ko uzskaitīja jau Raidis, papildus tam vēl elektrolīti, ko Raidis jau minēja, kas ir ļoti svarīgi. Bet pēc pasaules čempionāta, kad tas mierīgais režīms ir vairāk tieši tika lietot zīveļa, tika lietot arī šķiedrvielas, arī sākt lietot, es domāju, varbūt priekš atjaunošanās noderēs. Un vēl kas papildus, ko visam tam lietojas, arī pa laikam iedzer elektrolītus, vai tam arī tas ķermenis, kā jau Raidis minēja, lai ir tonusā. Bet vēl svarīgākais, kas ir lietots lai augļi un dārziem, kas tagad ir tieši vasaras sezonā, kur arī diezgan daudz papildus ir nelielās koptu vai nelielās darbās, bet tomēr ir papildus tie vitamīni vajadzīgi. Tieši šeit es krēkoju. Man ļoti grūti dabūt no dārziņus. Īpaši augļi man nav garšo, bet dārziņiem ļoti grūti. Ja kādreiz es
katru dienu ir ļoti daudz dārziņus. Tagad man ir tā, ka tas ieraugu un tomāti nevar apēst. Man par daudz ir. Bet saņemos un kaut ko cenšos apēst. Bet tiešām tur ir vitamīni, palīdz atkal organismam atjaunoties. Tā, kad lēnām jau tuvojas vasaras nobeigums, ir pēdējais vasaras mēnesis augusts, tad jau arī sāksies atkal sacensības sezona. Kādā ziņā man puišiem mums ir diezgan mērķi nostartēt vismaz 3 sacensībās. Man pašam tie galvenie ir Latvijas čempionāti. Puišiem ir Dundagā Latvijas kausposms, viņa galvenais, un arī kāds, kurš vēlēsies izrādīt no maniem puišiem vēlumu uz Latvijas čempionātu pieaugušiem pamēģināt. Tā kā šo visu arī tāpat noteikti mēs arī turpināsim visu filmēt. Video varēsiet skatīties, kā mums gāja, noteikti kādu sagatavošanos vai kāds. Raidis pieslēgsies un savu talantu izrādīs vēl vairāk. Turieties klāt pie telefona ekrāniem un redzēsiet, ka mans līmenis tikai turpinās augt. Ļoti daudz ir jāiemācās, lai parādītu jums, kādas ir īstās emocijas šajos treniņos un arī sacensībās. Katra nianse ir tas, kas papildinās to redzeslokli jums, un jūs sapratīsiet, šis sports veids ir interesants, un tajā pašā gadījumā arī ļoti grūts. Šajā mazajā stūrītī jūs varēsiet atskatīt Instagramā īstu video, to, ko mēs runājam. Ko es ar jums skatītāji ieteiktu? Turpmāk dzīvē ir nemīst rīkoties, ko es jums laiks sāku. Paskatoties, cik daudz cilvēki vienkārši eksistē. Ja tu dari, tērē naudu, kur jums nav jāiedzīst tērē, pēc tam čīks, ka naudas nav, nekas cits nav, neko negribās darīt. Būs kāds, kas vienmēr kaut ko darīs un vairāk sasniegs. Trakajiem vienmēr pieder pasauli.